Sveicināti jaunajā Statoil degvielas uzpildes stacijā. Vispirms palūkojieties sāņus. Šobrīd jūs stāvat blakus lielākajam Latvijas transporta koridoram, kas šķērso Latviju ziemeļu dienvidu virzienā. Jā, pareizi, tas ir Via Baltica, jeb viens no nozīmīgākajiem Eiropas transporta ceļiem, pazīstams arī kā autoceļš E67. Lieli ceļi ved lielpilsētu virzienā. No šejienes jūs varat nokļūt Helsinkos, Tallinā, Rīgā, Kauņā, Varšavā, Kaļiņingradā un Daņskā. Lieliem ceļiem lieli plāni. Tāpēc šodien atklājam lielāko degvielas uzpildes staciju Statoil tīklā Latvijā. Un tātad, iepazīstieties. Ādažu Statoil degvielas uzpildes stacija, 150 kvadrātmetru liels veikals, 4 degvielas uzpildes saliņas, 10 darbinieki, turpat 1 miljons latu lielas investīcijas, videi draudzīgas tehnoloģijas un papildus ērtības autovadītājiem. Labākā pieturvieta lieliem un maziem auto. Bet par visu pēc kārtas. Statoil mērķis ir nulle kaitējums videi un cilvēkiem. Arī šīs stacijas aprīkojums ir atbilstošs augstākajiem drošības standartiem. Pirmkārt, pilnībā novērsta grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma iespējamība. To nodrošina izprofilēta stacijas teritorija un speciāla pretinfiltrācijas seguma izbūve degvielas uzpildes laukumos. Un notekūdeņu attīrīšana ar mehānisko separātoru, kas atdala degvielas daļņas notekūdeņos, kā arī dubultsienu rezervuāri ar ierīkotu elektronisko monitoringu, lai nekavējoties signalizētu par iespējamo degvielas vai izgarojumu parādīšanos starp rezervuāru sienām. Otrkārt, tīrs gaiss. Atmosfēras piesārņošanu novērš tvaiku savākšanas sistēmas, kas nodrošina degvielas piegādes un degvielas uzpildes laikā radušos degvielas tvaiku savākšanu un atgriešanu degvielas rezervuāros. Tagad te visapkārt ir balts sniegs, bet atbrauciet vasarā. Zaļā zālīte stacijas apzaļumotajā teritorijā būs vislabākais pierādījums tīrajai augsnei. Ir arī jaunumi. Ieskatieties, pie degvielas uzpildes saliņām ir pirmie logu tīrīšanas šķidruma sūkņi Statoil degvielas uzpildes stacijās. Tā ir lētāk, ērtāk un videi draudzīgāk. Gada laikā tā ietaupīsim vairāk nekā 1000 kg plastmasas kandu. Un tagad paskatieties augšup. Tas ir mūsu lepnums. LED diožu lampas, kas izmantotas teritorijas apgaismojumam. Tām ir 3 reizes mazāks elektroenerģijas patēriņš un līdz pat 10 gadiem ilgs kalpošanas mūžs. Bet tagad pārlaidiet skatu plašajam veikalam un paskatieties pa kreisi. Te iekārtota ērtākā pieturvieta kravas autovadītājiem, tālbraucējiem. Pirmkārt, 8 stāvvietas un dušas telpas šoferiem. Otrkārt, atsevišķs auto primārās apkopes mezgls, īpaši piemērots kravas automašīnām ar augstspiedienu kompresoru riepām un speciālu kravas auto logu mazgāšanas slotiņu. Treškārt, AdBlue šķīduma sūknis. AdBlue ir kravas automašīnām un autobusiem paredzēts šķīdums, kas samazina slāpekļa oksīda daudzumu izplūdes gāzēs un degvielas patēriņu. Turklāt ietaupa degvielu aptuveni par 6%. Naudas izteiksmē tas ir aptuveni santīms par katru nobraukto kilometru. Un ceturtkārt, kāds patīkams jaunums vieglo autovadītājiem. Pirmā pašapkalpošanās iekārta auto paklāja mazgāšanai. Taču stāsts par Ādažu degvielas uzpildes staciju ar to vēl nebeidzas. Mēs gaidām pavasari. Tad iecerēts pabeigt zemes siltumsūkņa izbūvi, līdz ar to vairs neizmantot apkurē elektroenerģiju. Bet vēl tālākā nākotnē raugoties ir plāns ierīkot vēl papildus ērtības autovadītājiem. Plašu atpūtas telpu kravas autošoferiem, pirmo Statoil kravas automazgātuvi, kā arī iespējams uzņemt un apkalpot turistu autobusus, ko gaidīsim ierodoties pie mums no abām Via Baltica pusēm. Labu ceļavēju un uz tikšanos!